tev gribās, piemēram, pacelt cenu, bet tu nevari. Tev ir bail, ka tad ļoti daudz klientus aizies, ļoti daudz klientus nāks, bet tad prasīs vairāk no tevis, bet vairāk tu neesi gatava dot. Un tu vienkārši aizbildinies ar to, ka visam cenas ir pacēlušās, tāpēc es arī pacelšu. Un tu reāli ieraugi to ainu, kad jā, ļoti, ļoti liela daļa klientas ir aizgājušas. Kā no tā izvairīties? Pirmā lieta, saproti, ka visas lietas, kuras tu dari, tu dari priekš sevis. Tātad kvalifikācijas celšanu tu dari priekš sevis. Tu ej un mācies kaut kādas jaunas lietas savā jomā, tāpēc, ka tev tas ir interesanti, tev tas ir vajadzīgi. Tu izīrē kabinetu kaut kādā foršākā vietā, tu nomainīji lokāciju, tu to darīji priekš sevis. Tev gribējās strādāt foršākā vietā. Tālāk, tu gribi mierīgāku atmosfēru darbā. Tu gribi nevis kā pēc konvejera strādāt, bet tu gribi strādāt mierīgā vidē, kur nevis tu ķer un grāb un klientus viena pēc otras kā pēc konvejera, bet tu gribētu mierīgāk strādāt. Tu to gribi tavam klientiem, tas nav vajadzīgs, tas ir tev vajadzīgs. Jā. Nu, lūk, tad, kad tu to saproti, ka tas ir vajadzīgs priekš tevis, tad saproti to, kad šo te cenu par pakalpojumu tu viņu formulē priekš sevis, nevis priekš klientes. Un tad tu sapratīsi to, ka būs klientes, kurām vienalga, kurš meistars, bet par tādu cenu nedarēs. Vaina nav tevī, bet klientē. Tātad, ja tu cel kvalifikāciju, ja tu maini lokāciju uz kaut kādu foršāku, ērtāku vietu, kur tev dārgāk jāmaksā, tu gribi nomainīt materiālus uz kaut kādiem kvalitatīvākiem un dārgākiem, ja? Visas tās lietas, kuras tu jūti, tev ir pieprasījums iekšējs to tā kā pacelt visu, bet tu to negribi darīt, tu stāvi uz vietas, mīņāji uz vietas, tāpēc, ka tu zini, ka neviens nenovērtēs un tavām klientiem tas nebūs vajadzīgs. Tātad, kur šeit ir problēma? Kur šeit ir āķis? Āķis ir tajā, kad tev šķiet, ka tev ir jāiziet kvalifikācijas celšanas kursi, tāpēc, ka klientiem tas patiks un viņas to novērtēs un viņas tev pašas piedāvās maksāt vairāk. Tu nomaini lokāciju un tev arī liekas, kad klients tev piedāvās maksāt vairāk. Nu, viņas taču to ļoti labi apzinās, ka tu to dari priekš sevis. Un tad, kad tu pati to apzinies, ka tu visas lietas dari priekš sevis, tad tās, kurām nepatīk darīt priekš sevis, kuras pašas neļauj lietas darīt priekš sevis, kuras pašas priekš sevis negrib neko atļauties, nevar neko atļauties, liec sev lietas, tev nebūs ar viņām pa ceļam, jūs nebūsiet uz vienām vibrācijām. Un tas ir tikai normāli. Tev vienkārši nomainīsies klientu loks pilnībā. Tā kā tās klientes, kurām ir jāpaliek pagātnē, tajā tavā versijā, kāda tu biji tad, viņas meklēs to tavu versiju citos meistaros, kuri taisa pat tādu summu, kas viņām der. Un nevis tev ir jāpieskaņojas ar savu cenu, bet kliente katra atradīs priekš sevis to cenu, kuru viņas ir gatavas maksāt par saviem pakalpojumiem. Un tas ir arī viss.